Tātad šī ir pasaules labākā mašīna. Kā nekā viņi nedēvē par mašīnu, šo mašīnu dēvē par vienkārši Bembi. Ir ideālā stāvoklī, bez korozijas. Tātad viņi sacentīsies ar citu mašīnu, bet tā nebūs mašīna, tas būs vienkārši cilvēks. Tātad drusku korozija, bet tas ir sīkums, to var paciest. Šis pretinieks, kurš grib skrieties ar šo burvīgu auto. Nu, pretinieku kungs, kādas prognozes, kurš vinnēs? Īstenībā ļoti grūti pateikt. Nu, kāpēc tā? To mēs redzēsim. Iečkojat. Jā. Visi. Tātad ir sākusies iesildīšanās pirms sacensībām. Tātad skatītāji ir salsījušies, ir ļoti daudz skatītāji. Tiešām. Lopšķi un tā. Otrs pretinieks arī iesildās. Bembis jau iesildījies. Aiz tā drīz būs sacensības. Kurš vinnēs? Kā jūs jūtaties kā sacensību vinnētājs? Nu, tiešām ļoti labi, man tiešām ir ļoti liels prieks par šām sacensībām, ka es tiešām viņas uzvarēju pa 0,01 sekundi, jā. Vienkārši vinnēju tikai tāpēc, kad mans sacensību pretinieks bija nevis mašīna, vienkārši mašīna, bet tas vienkārši bija Bembis. Tomēr šajās sacensībās jūs zaudējāt pa 0,01 sekundi. Vai jūs varētu paskatīt, kāpēc tā notika? Jā, varētu. Šī mašīna ir tik jaudīga, vienkārši visu to ceļu galu izpolēja. Saprotiet, 1.8 turbo.